Un te ir vēl kāda priedīte, kas nav atvesta no kādas dižstādu dārzniecības, kurās ir tādi skaistuļi un vēl skaistāki par šo. Bet ir izaugusi no mazas sēkliņas un iesējusies tepat manā akmens šķembu laukumiņā. Tad es viņu izkasīju, izraku un iestādīju šeit tādu, centimetri 40, 60 augstu. Un cerēju, ka viņa izdzīvos, izturēs šo pasākumu un turpinās priecēt mani un pārējos. Un tad es viņu sāku veidot. Un es viņu veidoju, griežot zarus pēc savas saprašanas tajā laikā. Vispār viņa izstāsta ļoti dižena, liela un sena, man liekas, jau tagad. Kā stumbrs, piemēram. Tur es neko nevaru vairs aizsniegt. Sen jau nevarētu aizsniegt galotni bez šaubām, jo es esmu jau vairāk kārtīgi griezusi. Bet tas, kā es to esmu te izveidojusi, man pašai reāli sāk ļoti patikt, jo es pat necerēju, ka man tas izdosies. Jo pilnīgi bez jebkādas atsvaru likšanas, bez jebkādas siešanas, tikai un vienīgi ar griešanu. Skaidrs, ka te varētu arī labāk to izdarīt, un tagad es to redzu, kā es būtu varējis to vēl labāk izdarīt tajā laikā, bet tajā laikā man tādas zināšanas nebija. Tagad galvenais neaizlaist. Šis ir pēdējais, man liekas, mirklis viņu skaisti piegriezt un paveidot, lai arī turpmāk tā forma izdodās tikpat tāda lēzena, plaši izplesta zaros, un lai pašas šīs te mākoņu pēdas, lai tās arī ir pēc iespējas lēzenas un tādas vieglas. Šoreiz es domāju, es sākšu no augšas, lai es varētu saprast kaut ko vairāk, jo apakšējās cepures ir tādas visai skaidras un vienkāršas. Te nekāda baigā filozofija vairs nav, kā tur katru zariņu griezt. Te jāpaskatās, kas ir augšā. Uzreiz pirmais, ko es pamanu, ir diezgan daudz smuki mazie jaunie dzinumi arī tajās vietās, kur zariņi sadalās, un tur it kā vairs nebija neviens aizmetnis tā uz aci redzams, bet tomēr ir bijis kāds snaudošais pumpurs un ir parādījušies zariņi. Tas ir ļoti forši. Tas nozīmē, ka ir iespējas arī kādu nelielu kļūdu palabot, lai nepaliek pliki zari tajās vietās, kur negribas tos plikus, bet tajās vietās, kur es redzu, ka zars virzās atkal pilnībā uz leju, tad es to nogriežu pavisam nost. Un šeit, piemēram, ir viens, ko es uzreiz redzu. Es vidējo izgriezīšu. Tā. Lai šie sazarojās uz sāniem, ja? Šitā te uz sāniem plašāk. Tā griežot, visu laiku piedomāju par to, kas ir tas, ko no šī arī paceļot. Ja tā es sagāžu, var kļūdaini sajaukt, kas ir uz augšu, kas iet uz sāniem, vai ik pa brīdim pastīties atkal, palaist to zaru dabiskā stāvoklī, lai saprastu, kurš tad no šiem dzinumiem ir tā kā vairāk uz augšu. Tos pavisam var izgriezt un atstāt tos, kas ir lēzenāki, kas iet lēzen uz priekšu vai uz sāniem. Tad arī izdosies labāk uzturēt to lēzeno pēdas formu, lai mākonīšu lēzenāku, tādu plakanāku, slaidāku formu. Tā. Es paredzu, ka vienā brīdī kaut kādas pēdas, kad tās būs plašas un lielas, viņas sāks satikties. Un tad būs arī interesanti, tas būs kaut kāds nākamais posms manā un Priedes dzīvē. Tad būs citas idejas un citas domas un cita tehnika, kā to griezt. Jo katrā Priedes dzīves ciklā brīdī, tādai dārzini vakī priedītei, ir tādas kā stadijas, kurā tā atrodas. Man šķiet, ka šī ir kādā 6., 7. stadija. Man tā šķiet.
Bet par to vēl jāpapēta un jāpalasa un jāpainteresējās, kā īsti tās stadijas tur iedala. Bet tā tīri vizuāli es tā to saskatu. Tā. Un tad, ja priedi jau ir šādi griezt iepriekš un ir jau jaudā uzņēmusi tempu, tad to skuju raušanu vajag tā uzmanīgi, vajag paskatīties, vai nenoraujās arī kādi tie snaudošie smukie dzinumi mazie uz vecajiem stumbriņiem. Tos vēlams nenoraut, jo tie var būt ļoti, ļoti labās vietās, kuras pēc tam nodara. Tāpēc es te tā vairākas reizes pabāžu degunu un paskatos, ko es te rauju. Bet tā ir, ka priedi jāformē ideālajā variantā. Tas arī es tā domāju, jo es tā daru un man tā izskatās, ka tieši tā arī tā lieta strādā. 2 reizes agri pavasarī, kur varētu teikt, tas ir darbs ar jauniem dzinumiem, bet ne tikai. Manā gadījumā es vienmēr kaut ko daru vairāk, ne tikai par dzinumiem, arī mazliet formēju. Un tad rudenī stāsts ir vairāk par formēšanu. Lielo zaru griešanu arī dzenu. Bet tas nav vēls rudens, tas ir samērā agrs rudens, lai vēl paspēj visas brūces sadzīt. Ja kādas lielākas zars jāzāģē. Tā. Šis būtu, ja parauj nost tos vecās skuiņas, tā, lai redz vienkārši to formu, kas te ir sanācis, tad tā pēdiņa ir šitāda. Man vajag te aizmugurē baltu kaut ko, var redzēt? Tāda. Tā, bet te ir zars, kas iet, zariņš, dzinumiņš. To es paņemu laukā no iepriekšējā. Parādu tuvāk, redz, šito es nogriezu dziļāk. Nevis tikai dzinumu jauno kādu, bet tas ir iepriekšējā gada dzinums. No pamatnes līdz šejienei jau ir pārkoksnējies. Un te ir tas piemērs, ja, ļoti labi uz šito varētu parādīt, kad vidējais ir ļoti centies, ir ļoti spēcīgs, kā jau mūsu priedei, to izgriežu, sāna, dzinums noīsina. Es varu griezt arī šo nost, bet ja tas atradās šādi, tad es tieši šo saglabāšu un iespējams šo te izgriezīšu pavisam. Un maziņo, vai cik viņš maziņš un nabadzīgs izskatās, vajag arī saīsināt, jo tūlīt pat viņš centīsies izaugt tikpat liels un garš. Vienā brīdī tad pa vidu vasarai vēl jāpienāk un uz čērēm jāpagriež. Tā kā, ja ir slinkums tavs brālis, tad griez arī mazajam šņukuru nost. Kāpēc es teicu, ka tagad izstāst, ka pēdējais brīdis? Jo vēl pēc nedēļas šie jaunie dzinumi jau būs tik ļoti atvēruši un nobriedinājuši tās mazās savas skuiņas, kas sanāks tā, ka ja es pienāku ar ērto instrumentu, kas forši griež un ātri to darbu var pabeigt, un sāku griezt, tad aiznākamā dienā es jau redzēšu, ka tās apgrieztās skujas visām gali būs brūni. Jo agrāk tiek izlausti, piemēram, vai apgriezti dzinumi, tā vaina ir mazāk redzama, bet laustam dzinumam, ko tagad īsti vairs pat nevar nolaust, ja? Viņš ir kļuvis tāds tā kā sīkstāks, ja? Bet ja viņš būtu vēl tāds, ko var forši nolaust, tad laužot vispār netiek traumēta neviena skuja. Visas skujas paliek veselas un nekāds nesmukums, viss baigi pa skaisto. Kā es domāju, kāpēc es griežu tik zemu, kāpēc negriežu tur līdz pusei, jo ļoti bieži dzirdu to, ka ir tīpaši kādos Latvijas kanālos kaut kur dārznieki kaut ko griež vai pat ne dārznieki, vienkārši cilvēki entuziasti, tāpat kā es, griež priedēji tos jaunos dzinumus un arī paši atzīst, ka izlauž pusīti. Bet pusīt tas ir ļoti daudz patiesībā. Varbūt tādai jaunai priedītei, kur nav nodoms kaut kā ļoti īpaši to formu veidot,
bet tikai kompaktāk padarīt, jā, tad varbūt līdz pusē ir pietiekami. Bet ja es šeit atstāšu šitādu garu dzinumu un tikai pusi nogriezīšu, nu tad tas vēl paaugsies, vēl pastiepsies, un tas būs absolūti ārpus tās formas, kas man jau šeit ir cītīgi veidota. Tātad jāgriež ir nevis šādi līdz pusītei, bet jāatstāja 1,5–2 centimetri no pamatnes, un bija piemēram 15 augstumā. Un tie, kas te man vidū tādi veseli grupiņi, tādi ļoti spēcīgi, es viņus visus izgriežu līdz pat pamatnē. Jā, un tos, kas iet uz sāniem, tad es noīsināšu. Jā, nu šur tur es atstāju kādus 3 centimetrus, varbūt arī kāds ir garāks, bet noteikti ne jau pusi no tiem 15 centimetriem, vai cik man te ir tie garākie, jā. Un tos visgarākos var izgriezt uzreiz, pat vispār nepiedomājot, kur tas atrodas. Ja vien nav nodoms, ka tas kāds no šiem dažiem, kas te izstiepušies gari, ir vajadzīgs, lai veidotu zaru turpinājumu kādā no vietām. Ja man šeit ļoti vajadzētu, lai tas zariņš šādi kaut kā iet uz priekšu, tad es šitam tikai pašu galiņu noīsinu un pārējo atstāju. Es viņu izmantošu, lai tad viņš virzās kaut kur vēl uz sāniem un tālāk sazarojās, un man būs šeit vēl tā pēda uz šo malu. Turpinu griezt, turpinu veidot, formēt priedi, šito lielo vareno, kurai es aizvien nezinu, kā es nonākšu līdz tai galotnei. Tas ir augstu. Es esmu vispār ļoti bailīga kāpt šajās trepēs, tā baigi augstu. Treps ir stabils, bet es esmu nestabila. Jā. Man nekas, griezīšu šo un pēc tam jau izdomās. Skatos šeit, kas ir darāms. Gribētos vispirms tikt vaļā no dažiem zariem, kas ir lieki vai nosacīti lieki un traucēs turpmāk. Un traucēs turpmāk arī tam augstākajam. Un pēc tam jau skatīties, ko darīt ar tām svecītēm. Tas būs mazākais, vienkāršākais. Tā. Vispirms to, kas krustojās un kas traucē un kas ir pieaudzis lielāks, to es izgriezīšu ārā pa visu. Nu, redz, cik lielu es tagad izgriezu, kas tur neiederējās jau un būtu traucējis nākamai augstākai cepurei, ja, vai mākonītim. Jaudīgs liels, bet jāņem ārā. Tas te vairs nav vajadzīgs. Tā, šeit uz leju krājās viens, šeit arī mazais. Bet, nu, jārīkojās diezgan drosmīgi. Jo, kā redzams, ko nozīmē 1 gada pieaugums jauns, kāds izstās, viss, kas tur augšā feini kustās, ja? Tas ir pavisam svaigs, tikko maija mēneša pieaugums. Jā, un nevar tak visu laiku un katru reizi to multiplicēt, tikai vairāk un vairāk. Ja veidojam, tad veidojam. Izpurinam, lai nepaliek nogrieztie. Tā. Smuki. Turpināšu griezt savā nodabā. Nu, es tā rēķinu, ka šajā priedē ir šai pavasarī pabūt kādas reizes 3, jā. Un kopā, nu, ja es tikšu galā ar šito lielo galotni un vēl tur 2
divām zaru pēdām, tad tas kopumā būs kādas 5 stundas. Nu, bez lielas steigas. Nu, šai mirklī gandrīz ir jāsāk koncentrēties ne tikai uz tām grupiņām, ja? Uz tām čupiņām mazajām un jaunajiem dzinumiem, un kuri te zariņi krustojās. Bet šī mirklī jau jāsāk domāt, kuras tad ir tās potenciālās galotnes, un izvēlēties to vienu, vismaz šai brīdī, kuru es atstāju kā vadošo no šiem visiem brangajiem varanajiem. Vai nu šis, kas iet šeit, tā pa kreisi uz augšu, un tātad šis gals, vai arī šī puse. Tā, iet tur no lejas, hop, hop, hop. Man izskatās, ka es šo atstāšu tādu virzītāju. Šo pavirzīšu uz sānu, tur vēl tā lēzeni plašāk. Un ja lēzeni plašāk, tad man šis nav vajadzīgs vidējais, aktīvais, garais. To es varu pagriezt ārā. Es karājos kokā. Bet man viss ir labi. Tiešām. Es te stāstīju, ka 3-4 piegājienos es piegriezu priedi, bet nē. Beigās sanāca laikam 5 un vēl mazliet rastīt. Sanāca smukti laikam.